Šajā jautājumā vēl saprast, kas ir jūsuprāt mediji? Par medijiem. Mediji ir tie, kas veido rakstus, aprakstus, sižetus televīzijā, presē, internetu portālos, pārbaudot informāciju. Piemēram, Twitters ir medijs, jūsuprāt, vai nav medijs? Tas nav medijs, kurā strādā žurnālisti. Un kāpēc jums ir tāds viedoklis, kāpēc, piemēram, žurnālists nevarētu būt tas, kurš savu saturu publisko Twitterī? Tie nav žurnālisti, tie ir influenceri. Bet izskaidrojiet, ar ko tad atšķirās tiesai, lai tiesa saprastu jūsu viedokli šajā jautājumā? Kāpēc žurnālists nevarētu savu saturu publicēt Twitterī, piemēram? Vai YouTube'ā, vai TikTokā? Žurnālists strādā konkrētai auditorijai, kas, jā. Visos viņos ir kaut kāda auditorija, tāpēc... Es atvainojos, man ir... Šobrīd es nespēju noformulēt. Jā, tiesa nesteidzina jūs, tā kā vienkārši tiesa vēl saprast to jūsu viedokli par žurnālistu un mediju. Primāri es orientētos uz to, ka tas ir kaut kādā teritorijā vai auditorijai piesaistīts medijs, kas veido mērķtiecīgi, regulāri veido par konkrētām tēmām informāciju, kurā strādā žurnālisti, algoti vai ārštata. Un viņi, Latvijas gadījumā, tas vairums no šiem medijiem ir Latvijas žurnālistu asociācijā vai piekrītoši Latvijas likumiem. Tad vai tiesa pareizi saprot no jūsu atbildes, kad jūsuprāt medijs ir tas, kurš faktiski ir uzņēmums ar mērķi, kas darbojas žurnālistikā un kurā strādā algoti darbinieki žurnālisti, bet jūsuprāt medijs nav, piemēram, TikToks, YouTube, kur, piemēram, žurnālists pats veido savu saturu un tīri nekontrolēti tā uzņēmuma puses vai ierobežotā kontrolēti, tad jūsuprāt tas nebūs medijs? Tas ir medijs, bet tos, kas darbojas šajos medijos, nesauc par žurnālistiem. Tas ir medijs plašākā, jo medijs ir arī jebkas, kas pārvada informāciju. Tas būtu... Tad ja tas ir medijs, un kāpēc viņus nesauc par žurnālistiem? Yeah. Medijā var publicēt ne tikai žurnālistiku. Tas būtu... Tad vēl, kā jūs nošķirat vēlreiz to, kas ir žurnālisti, kas medijā var publicēt ne tikai žurnālisti? Par žurnālistiem būtu precizējot un atkāpjot atpakaļ tajā, kā es minēju, ir tie, kas strādā uzņēmumos, kas mērķtiecīgi informē par notiekošo kaut kādu noteiktu publiku. Jo šeit arī attiecībā uz citu noziedzīgā nodarījuma apsūdzību, tātad apsūdzētais tiek apsūdzēts par darbībām, kas ir veiktas YouTube'ā, kas ir veiktas Twitterī, tad jūsuprāt, tad apsūdzētais darbojoties konkrētajos mēdījos, kā jūs norādat, ka tie arī ir mēdīji, tad viņš rīkojas kā žurnālists vai viņš rīkojas kā privāta persona? Viņš rīkojas kā privāta persona. Un jūsu viedokli pamatot, kāpēc, ka viņš ir kā privāta persona šajos mēdījos publicējot dažāda veida saturu? Viņš nav algots žurnālists
Tikai tas, ka ja viņam Twitters vai YouTube maksās, tad viņš būs žurnālists. Nē. Tad paskaidrojiet. Šobrīd nevar paskaidrot šīs mediju definīcija atšķirības. Tāds ir. Es esmu, diemžēl, šajā brīdī nespēju noformulēt. Labi, prokurori, turpiniet saviem jautājumiem. Jā, paldies. Vai jums ir zināms, ar kādu